pabeidzam šīs te nelielās detaļas iemetināšanu. Šī te ir zona, kurā pārklājās 3 paneļi un sastiprinās ar punktu metinājumiem. Tad, kad viss ir iemetināts, apslīpējam lieko. Kad viss liekais ir apslīpēts, tad visu sagruntējam. Kamēr grunts ir lemta žūšanai, ķeramies klāt šai te nourptajai detaļai. Nourpsim viņai nos šo te pastiprinošo plāksni. Šajā te vietā stiprinās tilta lielā šķērsija, jeb tautā saucamā reaktīvā ķaga, vai kā tik vēl viņas tur nesauc. Tad, kad šeit šis ir nourpts, tad ķeramies pie šīs te lielās detaļas atjaunošanas. Mūsu donoram viņa ir pilnībā korozijas skarta. Izgatavot pilnībā no nulles šo te detaļu būtu ļoti laikietilpīgi, tāpēc atjaunosim viņu. Nomainīsim stipri korodējušos fragmentus, un kur ir rūsiņa sākusies, to visu notīrīsim smilšu strūklas kamerā. Par izēju materiālu atkal izmantojam Volvo jumtu kā oriģinālu tēraudu. Kad detaļa ir ar skrūvēm piestiprināta, atzīmējam tās izmērus.